Tātad mēs esam šodien tikušies Pierre Ferrand konjaka degustācijā un Plantation Rum degustācijā. Un gribētu izstāstīt pāris vārdos, ar ko šis Pierre Ferrand konjaka nams tik ļoti atšķiras no vispār esošiem mums pieņemamiem lielajiem konjaka namiem. Tātad Pierre Ferrand konjaka nams izmanto vīnogas, kas ražots un novākts tikai Grand Champagne konjakas apgabalā. Ļoti interesanti, ka konjaka nams ir atteicies no vispār pieņemtajiem apzīmējumiem konjaka gradācijā VS, VSOP, XO. Un šim konjaka namam ir pašam sava gradācija un pašam savi konjaka nosaukumi. Šodien mēs garšojam Pierre Ferrand Ambré un Pierre Ferrand Reserve. Un es gribētu pieminēt kaut kādu ļoti interesantu faktu, kas konjakā un konjaka namiem ir liels retums. Un šobrīd var apgalvot, ka Pierre Ferrand konjaka nams ir vienīgais, kurš konjakā piedāvā iztur arī rums. Šī gadījumā Rum Plantation. Rums tiek iepirkts Karību salās Barbadosā, atvests uz konjaku un papildus izturēts Limuzijānas konjaku ozolkoku mucās. Tas nozīmē, iepriekš rums ir izturēts 5–10 gadus burbonu mucās un pēc tam vēl papildus pāris gadus franču ozolkoku mucās. Rums Plantation 2000 ir interesants ar to, ka papildus burbonu mucām viņi iztur šeriju vīnu mucās un pašās beigās mazliet arī konjaka mucās. Mucas tiek izmantotas no tā paša Pierre Ferrand konjaka nama, tās pašas senās mucas, kurās pirms tam ir gulējis konjaks. Rumi, tāpat kā konjaks, šim namam ir vareni interesanti un garšīgi. Es jums ieteiktu viņus nogaršot, ja ir iespēja. Nopērkam viņi arī Latvijas veikalos, lai labi garšo. Konjaku drīkst saukt tikai to brendi, kas tiek ražots Francijā konjakas reģionā. Konjaka ražošanā izmanto tikai vienu noteiktu vīnogu šķirni. Konjaka ražošanā tiek izmantot divkāršā distilācija, tas ir pēc likuma. Tāpat konjaks tiek izstrādāts tikai un vienīgi ozolkokā. Un ir ļoti daudz dažādu citu ierobežojumu, kad var sākt destilāciju, kad var beigt destilāciju, cik var novēlkt hektalitrus no 1 hektāra. Ja? Un ir ļoti daudz likumu, kur ir jāievēro, lai uz pudeles varētu likt nosaukumu konjaks. Francūžiem patīk visu sarežģīt, un tas ir viens no destilācijas, varbūt, ka esat kādreiz lasījuši, mācījušies. Pēc pirmās destilācijas viņi ņem tikai sirdi. Viņiem ļoti skaists nosaukums. Pirmajam destilātam ir galva, sirds un astes. Un tas ir ļoti interesanti, kad nāk destilāts ārā, viņi to pašu sākumu, kas nāk, nolaiž pa vienu trubiņu, tās ir galvas, ja? To viņi neņem. Tad viņi to pašu viduc, kas vislielākais, to pirmreizējo destilātu 30 grādīgo paņem. Un pašas beigas, kas ir astītas, to viņi atkal nolaiž atpakaļ, ja? Citā renē. Ja? Respektīvi, to viņi galvas un astes viņi neizmanto, izmanto tikai pirmā destilāta sirdi. Un pēc tam tā pirmā destilāta sirdi atkal karsē un veic otro destilāciju. Otrās destilācijas beigās mēs jau iegūstam tā saucamo konjaka spirtu, jeb visi zina ļoti skaisto vārdu eau de vie, jeb dzīvais ūdens, kura stiprums ir apmēram 72 grādi. Šis 70 grādu stiprais eau de vie ir gatavs izturēšanai ozolkoku mucās, tas ir gatavs produkts, viņš ir ļoti skaists, caurspīdīgs, baltā krāsā, ļoti stiprs konjaka spirts, kuru pēc tam izturēs dažādās ozolkoku mucās. Vissvarīgākā lieta konjaka radīšanā ir viņa konjaka spirtu sajaukšana, jo konjaks ir dažādu eau de vie, jeb dažādu konjaka spirtu sajaukums, un mēs parasti to salīdzinājumu attiecinām uz visiem mūsu, jūs katrs esat viens eau de vie, jeb dzīvais ūdens, jo mēs visi esam ūdens, ja? Katram savs gads un vieta, un tad jūs visi sajaucot kopā, sanāk viens konjaks. Ja, tas pats apmēram attiecās arī uz konjaku. Ir dažādi eau de vie, dažāda vecuma, dažādu gadu, dažādu mucu, dažādu raksturu. Viņi tiek sajaukt kopā un rodas konjaks. Un tas konjaka radīšanā ir pats svarīgākais.